ja tu 20 minūtes pamētās šautriņus un tev 1000 ieskaita, nu, laikam nav slikti. Nu, tā. Nu, tā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Šonedēļ Londonā pulcēsies 96 spicākie meistari no visas pasaules, lai gadu mijā noskaidrotu jauno pasaules čempionu šautriņu mešanā. Hei, kāpēc to aiz ekrāna tikko pasmīnēji? Tu domā, ka tas nav sporteids? Tev liekas, ka tas nav nopietni? Nekā nebija. Tas varbūt tādiem kā mēs, kas šautriņus varbūt pamētā brīžos, kad labā kompānijā kopā ar draugiem aiziet krogā pie laba dzēriena, ierauga šautriņu dēli. Kāpēc ne? Laika īstenāšanai, bet pasaulē ir cilvēki, kas šo aizraujošo spēli ir attīstījuši un izkopuši līdz perfekcijai. Šodien mēs ar Jāni parunāsim ar vienu no tādiem, laikam Latvijā vienīgais profesionālais šautriņu metējs un viens no 32, šobrīd varam teikt 32 pasaulē labākajiem šīs spēles meistariem. Madara Strāsam šodien bufetē. Sveiks, Madara, prieks tev satikt. Sveiki. Varbūt tā etīde bija tāda mazliet samākslota, bet bieži sanāk tomēr sastapties ar tiem stereotipiem, ka, tu jau droši vien daudz dzer aliņu, kurš gan šautriņus vispār skaidrā spēlē? Attiecībā uz mani laikam nē, tāpēc, ka tuvākie cilvēki zina, ka es nelietoju. Un man varbūt, teiksim tā, es nevaru nolikt to, ka es eju ar draugiem uzspēlēt, tur kādreiz krogā šautriņus un tur kaut ko iedzer, tas jā, bet, par to runā. bet pats stereotips. Jā, ir arī tā. Tur kaut kā tur handikapi. Nē, es dodu. Kreiso meti? Nē. Patiesībā jau tur ir kā. Latvijā, es īstenībā saprotu ar tavu jautājumu, jo Latvijā drīzāk redz vairāk, tā kā man ejot neko nākot, bet Eiropā mums nāca ar mani uzspēlēt, un es tev to naudu samaksāšu. Tur ir tā atšķirība, jā. Mums ir arī tie saucamie exhibition, tie paraugu demonstrējumi, tā kā turnīri. Tas jau varbūt ir tās oficiālais variants, bet reāli ir arī tiešām tādi, ka vai uzrakst tur kaut kur WhatsAppā vai Facebookā, kaut kur Messengerī. Ziņa, ka gribu uzspēlēt un vēl samaksās par to. Jā. Tas izaicinājums pašam sev, jā, tas viņam sanāk? Problēma tā, ka es uz naudu nespēlēju. Jā, un ja man ir laiks, es varu aiziet tāpat uzspēlēt, arī ārzemēs ar zināmākiem un nezināmiem cilvēkiem, bet uz naudu un tā. Bet ar draugiem uz ko? Uz knipiem? Nē, Latvijā tas ir savādāk. Latvijā es cenšos būt es pats un draudzēties ar visiem. Un tā vienīgi tas, ka varbūt. Bet ir arī tādi, kas, piemēram, neņem tās fóras. Vienkārši galā tā jau ir izklaide. Viņam nevienam nav jāpierāda, ka viņš ir, tagad viens spēli, vinnēs man. Lai gan ir tādi, kas tiešām, ja man uzvar pēc tam pusgadu iet un visiem kladzina. Tā arī gadās tomēr, jā? Nē, protams, jā. Kāds spēles šis formāts arī? Jā, protams. Bez vairāk par tiem stereotipiem jautāju. Droši vien, ka cilvēks no malas uzzinot, ka šautriņu mešana asociējās ar tādu atpūtu. Tad es saprotu, ka tu esi pāri šim posmam un zinot, kas esi tu, tad tomēr šādi jautājumi vairs neseko. Starp citu, kā ir pareizi, dārts vai šautriņu mešana? Latvijas noteikti šautriņu mešana. Bet dārts arī nebūs nepareizi, vai ne? Organizācija, federācija saucās. Latvijas dārts organizācija. Jā. Bet es cenšos ikdienā izmantot šo latvisko variantu šautriņu mešanu, jā. Lai kā tur būtu, sākās viss priekulēji, tavs teicis sporta dzīves organizators. Un tā priekulēji nonāca, un tavā rīcībā nonāca šautriņu mērķis. Pareizi? Jā, tieši tā. Cik tev bija gadi? 11 varētu būt. Var jau būt, ka tas mērķis pat bija nedaudz vēl agrāk, varbūt 10, 9 gadu vecumā, bet reāli es paņēmu tos šautriņus rokā 11 gadu vecumā. Bet, ja saprotu pareizi, līdz augstskolai tas bija vairāk tā, ka mēs ar Ingmāru aprakstījām. Tu vēl līdz augstskolai? Manuprāt, es pat pabeidzu augstskolu, tikai tad es sāku tā braukāt. Jo man tur viss, varbūt augstskolas pēdējos gados, jo es vēl paralēli uz handbolā uz Dobeli braukāju katru vakaru uz treniņiem. Augums atļauj? Atļauj, jā. Tu vārtos stāvēji ārējā? Nē, vārtos, jā. Tu jau viss te jau. Jā, un tā kā tāds ņigu gāja tajā laikā, tur
augstskolā bija kā bija, tur biežāk pie meitenēm ar šokolādi. Nu, kad nāca, kad negāja, bet mājas darbi man noteikti bija jāpilda augstskolā. Jā. Klausies, Priekula motocross. Tu tētim moci neprasīji? Nē, autokross tur vairāk. Arī, bet labi, bet arī motori. Nē. Manā ģimenē handbols bija daudz sirdī tuvāks. Un man vispār paveicās Priekulē tas, ka man bija ļoti sportiska klase. Un viss tur gāja, tur vienalga kāda bumba ņēma rokās un darīja. Kāds pa grozu arī meta? Gan. Kā jau laukos, teiksim tā, visi spēlēja basketbolu, futbolu. Jā. Handbols jau man vairāk sākās vaņodē. Jā, nav dzirdēts Priekulas vanagi, ja Dobelē tur ir tituli, tad... Jā. Tā, jā. Es saprotu, ka tā soli pa solim jūs arī tikāt līdz klubam, vai ne? Klubu mēs pat diezgan ātri nodibinājām 2000. gadā. Jā. Ar domu? Es pat nezinu, kāda bija doma, jo tie, kas beigās to klubu visu stūrēja un joprojām tur ņemās un darās, viņi nebija tie talantīgākie vai tie līderi sākumā. Tā kā tie, kas gribēja strādāt, darīt un ņēmās un darījās, tie arī tagad vēl spēlē un kaut kur arī izcīnījās. Tur tajā Liepājas pusē, tur gaiss ir labāks, kas tur ir? Tur ir tā, tad mēs mazliet jau parunājām, skaidrs, ka ir tāds talants varētu būt Ralfs Laumans, bet nav runa tikai par Ralfu, ko mēs tev pajautāsim. Tur ir klubi, ir gan Saldu, Kuldīgā, Irlavē, Ralfam pašam Vērgalis, šautriņu mešanas klubs. Ir, jā, bet tas jau, manuprāt, pat Priekula nebija pirmais klubs. Mums tam bija Liepājnieki paši un tur Liepāja grobiņā, tur spēlēja, un tad mēs, kaut kā, tas jau tā ir, jo šautriņu mešana populārāk kļūst, jo vairāk tie klubi ir Latvijā. Tas jau nav tā tikai Kurzemē, ka tur vienā pleķītī saskaitīs tur vairāk klubus un interešu grupas, jā. Tā arī tas viss attīstās Vidzemē, kur Cēs, Vecpiebala, Gulbeni, un Latgalē, Jākapils, Kārsava, tur, pa visu Latviju mēs. Bet ja mēs to Vērgalieti, Ralfu Laumani pieminējām, viņš kuram tagad tikai 15 gadi, vai viņš varētu būt tas, kas varētu kļūt par nākamo profesionālo šautriņu metienu? Es domāju, ka ir visas iespējas, bet tur arī jārēķinās ar to, ka man bija tomēr nedaudz vienkāršāk viss. Kaut arī no vairākiem aspektiem. Finanšu piesaistē, sākot ar politiku un beidzot ar to, ka tēvam bija labi gala pašvaldībā un vispār, jā. Jā, man tā situācija izveida tādu bišķi vienkāršāk, manuprāt, ir nekā šobrīd Ralfam. Bet ir visas iespējas uzskatīt, ir noteikti, jā. Es gan teiktu, ka nākamais vārds, par ko mēs varētu dzirdēt šautriņu mešanā, ir drīzāk Valters Melders, kurš ir, es neesmu tā ļoti iedziļinājies tur tajā visā sistēmā, bet ir šis, pēc PDC ir šis pusprofesionālais līmenis, un vakar tieši beidzās arī pasaules čempionāts. Šajā Pasaules darba federācijas, jā, un rīkotais, un viņš ir diezgan tuvu, manuprāt, lai nākamgad tur tā kā debitētu un kvalificētos. Jo tie kritēriji, kas šobrīd kā ir izveidoti, ir ļoti, ļoti labvēlīgi viņam, un arī viņš jau tādu baigi labo mājas darbu ir izdarījis. Klausies, tā kustība vispār Latvijā iemet aci kungu reitingā Latvijas 275 uzvārdi, dāmām tur vēl 50. Cik vispār ir liela tā komuna, kas notiek Latvijas čempionātos, cik tur daudz pulcējās, kā tu redzi, kā tas vispār attīstās tas sporta veids Latvijā? Jā, manuprāt, šogad tik daudz licencēto spēlētāju nav bijis nekad. Noteikti viss iet tikai uz augšu, jo federācija savu darbiņu dara. Esmu arī ar federācijas vadītāju nedaudz runājis par to, kāda ir plāna un mērķi. Skaidrs ir tas, ka trūks darba spēka. 2-3 cilvēki ar savu entuziasmu neko daudz neizdarīs. Un es uzskatu, vispār šobrīd tas, kas ir panākts, tas ir, man liekas, jau pāri vispār tādām spējām, ja tā var teikt. Un nākamgad arī Eiropas kausa būs jauniešiem Latvijā. Tā kā arī redzēs, kā tur viss ies. Es esmu priecīgs par to, bet ar tādu mazu piesardzību, jo tomēr, lai kaut ko tādu organizētu, tur arī vajadzīgi cilvēku resursi. Cik spēlētāji spēlēs Eiropas kausā? Tas ir komandām. Tas ir komandām Latvijas jauniešu izlasē spēlēs. Cik spēlētāji?
Cik komandas? Nezinu. To... 50, 100, 150. Nē, arī tur es pateikšu, godīgi nezinu, jo tie jaunieši ir gan meitenēm, gan zēniem atsevišķi. Un cik tur daudz, Latvija ir diezgan, teiksim tā, lēta valsts. Nav tā, kā mums, teiksim tā, jābrauc uz kaut kādām tur, kaut arī tā Eiropā, Dānija nav nekāds lētais prieks, nemaz nerunājot, tur iet kaut kur vēl ārpus Eiropas jābrauc, jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Tā kā, es ceru, ka būs daudz un pasākums izdosies. Un es esmu pārliecināts, ka pasākums izdosies. Jā. Bet, kas attiecas uz Latviju, tad mēs pamazām ejam uz priekšu. Federācija noteikti strādā ar pluszīmu un jācer, ka viss viņam arī izdosies, lai tā izaugsme turpinātos. Okay, cik kāds Latvijas čempionātā? Saliekam tagad. Pasaules čempionātā jau nosaucām 96 spēlētāji, tātad pirmie izlaiž 31. kārtu, bet Latvijas čempionāts sākās ar cik uzvārdiem? Latvijas čempionātā var spēlēt jebkurš, kurš ir iepazinies ar... Jā, galvenais, jāiepazīstas ar sacensību noteikumiem, tā skaitā arī dreskot un tā. Vienīgais, kas tagad, laikam, 2 gadus jau ir, mums ir A un B līga. Un A līgā spēlē šie top 20. Es nezinu, kā būs nākamgad, ir dzirdēts baumas, ka varbūt tur nedaudz paaugstinās, jā. Un B līgā tas spēlē vispārējie. Ja 20, tad tu nekvalificējies, tu esi 29. Nē, es esmu izņēmums. Nē, es kā pidīs spēlētājs izņēmums. Jā. Bet, piemēram, tagad interesanti pēc noteikumiem, ja lietuvietis pazaudē savu turkārtu, viņš jau ir pazaudējis, bet ja neatgūst. Kas ir lietuvietis? Darījus Labanauskas, jā. Un ja viņš grib atbraukt uz Latviju uzspēlēt, tad viņš pēc noteikumiem kvalificējas kā B līgas spēlētājs. Tā kā jā. Tā mēs pēc dreskoda uz B līgu varam pretendēt ar Jāni? Es saprotu, šitā nē. Šitā nē. Pat aiznu no studijas nevarēs, bet jā, spēlētāji. Kāds tas pirms mēs... Piesakamies. Tā kā polo krakls, tās podziņas. Ir jābūt apkapītē, tā kā polo. To mēs zinām, mēs golfu spēlējam, mēs zinām. Podziņas drīkst būt mazāk par visu. Jā. Un tad jau, ja tu pats sāk... Uz krakla vienīgais, kas attiec, tas ir nedrīkst būt nekas nesmuks uz krakla. Jā. Teiks, kad es to saku, tāpēc, ka ir redzēt visādi gadījumi, ties gan Eiropā. Un apkaltītē jābūt. Vīrietim pamatā kurps un uzvalk bikses. Tavi krakla dizaini vienmēr ar Latvijas simboliku, ar priekules simboliku. Kas domā? Kā tu tur... Tas patriotisms man būs vienmēr virsū. To uzreiz var pateikt gan priekules, gan Latvijas. Var pačukstēt arī, ka šogad būs jauns krakls. Bija tā ideja bišķiņ grandiozāk nekā beigās ir sanācis, bet tas laiks bija tik, cik bija, un arī tā ideja visu salikšana kopā nemaz tik ātri neiet. Bet kaut kas jauns būs uz nākamo sezonu, un tā arī vajag. Tas ir arī plusiņš priekš. Kaut arī papildus ienākumiem, jā. Jā. Un tagad pie viena tā Bon Jovi ir tava uznākšanas dziesma. Jā, bet to neesmu. Man bija tā, ka es aizbraucu uz World Masters, tas vēl pusprofesionālā līmenī. Un man ieteica, cits latviešu šaudrim ieteica Naurgleglu Proclaimers 500 miles. Jā. Un ar to dziesmiņu es tur tā arī staigāju pa to Pasaules darba federācijas turnīriem, bet aizjūt Speedy Sea, tur jau vienam skotam viņi ir. Un man neļāva. Jā, un līdz ar to bija jādomā kaut kas jauns, un man menedžers tā uz fiksu. Šitā būs labi. Un kaut kā tā ir aizgājis. Jā. Tas tā kā nomars aizņemt basketbolā. Ja tu aizies komandu, tad tur ir priekšā, tu uz trešais. Apmēram, jā. Kā es vēl ielikšu atpakaļ tā Latvijas. Kad tu pēdējā reizi zaudēji tās dzimtās zemes? Nē, ir tepat nesen. Ja? Jā, Valteram. Tev pieminētam Valteram Eldrim, jā, kurš... Tad tas nav tik tā starpības starp tevi un pārējiem nav tik dramatiski, lai tu aiziet uz Latvijas čempi, varētu tur rakstīt. Nē, par Latvijas čempionātu tas ir bišķiņ cits stāsts, tāpēc, ka man Latvijas čempionāts ir tāds, tāda bišķiņ arī, tās ir prestižāks turnīrs pār visiem citiem Latvijā. Jau citiem turnīriem es tur aizbraukšu un nepārdzīvošu, ja man kāds tur apspēlēs vai kā, bet tad Latvijas čempionātā gan es priecīgs par to nebūšu, un es noteikti tam visam pasākumam pieeju nopietnāk. Tad, jā.
Jo tas ir galā kaut kas, ko pēc tam tev nāk līdzi. Jā, tas, ka tu 5 reizes vinnējis Priekulas kausu vai 7 reizes Jēkabpils kausu, tas tā. Viss cieņu organizatoriem, bet tas tev tik ļoti līdzi nenāk. Madara, kas ir Nine Darters? Perfekts leks. Kas ir perfekts leks? Mēs īsti nesaprotam. Iemest visur, kur vajag. Tā tad ir jānosedz, jāizdēž 501 punkts, un ar mazāko iespējamo metienu skaitu ar 9 tu nosedz. Statistikās angļu valodā viņiem ir tie televīzijas turnīri lielie jeb svarīgi. Cik tev svarīgajos turnīros ir bijuši Nine Darteri? Neviens. Kur bija tas slavenais tavs vienīgais, ka tev tas ir strīmotajā mērķī. Tā tomēr ir pro tur. Turpat vairāk tas stāsta nevis tas, ka es tur iemetu zem kamerām, bet tas, ka es iemetu 2 dienas pēc kārtas. Un to vispār pasaulē izdarījis ir Phils Taylors un es. Jā, un atkal jau Phils Taylors ir visu laiku slavenākais, visvairāk čempionu titulu, kur tagadējie līderi divnieks ir Maikls Gervens, viņiem vēl līdz Tayloram. Es domāju, ka nekad neviens nebūs. Tāpēc, ka šobrīd, tajā laikā bija cits līmenis, un viņš bija viens tāds izcilais, jā, bet šobrīd tas līmenis tā ir audzis un izlīdzinājās šobrīd. Nav iespējams kaut ko tādu atkārtot. Es domāju, ka Latvijā, ko Ingmārs sāka prasīt, cilvēki neapzinās pirmkārt kādas summas. Tagad tas reitings, ja branks ir, jau pat 3 ir pāri miljonam, 2 sezonās nopelnījuši. Un kādās arēnās tiek mests arī Latvijā nepārāk zina. Cik liela pilna skatītājiem, bet cik daudz skatītājiem tev ir bijusi lielākā sacensību vieta? Es tagad neatceros, cik ir Rallija Palī, bet Aleksandra Peles. Jā, bet vismaz 4000 izpārdoti. Vismaz, jā. Un man liekas, ka Holandē, Nīderlandē ik pa laikām vai nu tie rekordi tuvu pie 20,000. Vai nu Nīderlandē, vai nu Vācijā, jā. Jā. Pie 20,000 mums neapzinās Latvijā kā īsti. Tu šodien nemaz nerunājat par televīzijas reitingiem. Es saprotu, ka pasaules čempionātiem tie ir... Televīzijas reitingi arī taisa mums naudu. 21. gada pasaules čempionāts 1,25 miljoni Sky Sportam, 2,2 miljoni Germany Sport 1, respektīvi mēs tikai pa valstīm skaitām miljonus, nevis kopējos. Es šobrīd pēdējos gados vairs neesmu iedziļinājies par mūsu skatītāju reitingiem, to lai dara kā žurnāliskā jūs, bet es atceros, ka es 13. un 14. gadā biju Beļģijā Gentē, bija turnīrs, un man bija beidzies turnīrs, vai nekā darīt, man tur sanāca satikt Eurosport pārstāvis, un tas bija pusprofesionāls turnīrs, amatieru turnīrs. Tur es neatceros, cik 100 vai tur kaut kādi 1000 dalībnieki, bet tā es parunāju, un viņš man izstāstīja tādu... cik ļoti amatieru šauteņus pārsit, labi, es negribu nevienu citu sporta veidu aizskart, bet teiksim tā, citus sporta veidus, jā, un amatieru šauteņus. Tur nav ko brīnīties, kāpēc mums ir tāda naudas bola fonda, jā. Es pie Eurosportam tas ir viens no bija vismaz tajā laikā viens no ejošajiem topa ejošiem sporta veidiem. To man nepateica tieši tā, bet to, ka, jā, tur, ja Latvijas Openam varētu piesaistīt Eurosportu, tur būtu ļoti laba auditorija. Labi, pieminējām jau par to, kas šonedēļ sākās. Kopumā, laikam, tev aiz muguras varētu teikt, viens no labākajiem gadiem karjerā. Ja reiz tu esi nonācis tur, kur tu esi nonācis, pirmo reizi 32. pirmo reizi, tas tev garantē, es saprotu, zināms, priekšrocības nākamajā gadā, un ne tikai nākamajā gadā, bet jau konkrētajā pasaules čempionātā, vai ne? Tā, ja pasolītim tagad, pirmkārt, labākais gads man bija pagājušajā gadā. Debijā Matchplay, World Grand Prix, Eiropas čempionāts, tikai Grand Slams aizgāja laikam gardāk, un viss pārējiem lielie turnīri bija, un Grand Prix vēl aizskrēja līdz 4. finālam, tā kā bija, pagājušais gads bija super labs, un es nezinu, iespējams, ka ar šo gadu es noteikti neesmu apmierināts, vai, iemesli tur varētu būt vairāk, sākot ar to, ka tā pašsajūta bija tāda, ka viss notiksies pats no sevis tagad, bet īstenībā nenotiek, ir arī jātrenējas. Otrs ir tas, ka daudz laika un enerģija aizgāja mājas būvniecībā.
Nu, kaut kas man tagad ir vairākas nedēļas laiks bijis padomāt, kas šogad aizgāja greizi un daudzas lietas tā, jā. Un labi, ka bija tas laiks īstenībā, ko padomāt, jo galva bija jāskārto. Un kā tu teici, ir panākts liels, es uzskatu, liels sasniegums top 32 būt izsādēm Malī. Tas ir, daudz jau sapņo vispār būt starp mums, kur vēl būt izsādēm pasaules čempionātā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Alī, drošības pēc vēlreiz tu pats. Aleksandrs Pales pils, kur, ja nekļūdos, 17. reizi notiks pasaules čempionāts, kur šobrīd mēs esam palikuši 20. gadā bija pēdējais BDO British Darts Organization paralēlais čempionāts. Un šis šobrīd ir vienīgais pasaules čempionāts. Nē, PDC, jā, bet ir vēl šī te Pasaules darts federācija, kas ir World Darts Federation, jā, un viņiem vakar beidzās pasaules čempionāts. Tā kā viņiem arī ir vēl šis paralēlais pusprofesionāļu pasaules čempionāts. Varbūt pie viena, lai pastāst, jo pieņemsim tavs draugs, par ko es gribēšu pajautāt. Tā līmeņa starpība ir tāda, ka Darjus Labanauskas 15. un 16. gadā federācijas reitingā pat bija pirmais. Es biju otrais. Jā. Bet tas ir tur tikai viens ļoti labi izskaidro. Iemesls tam visam ir. Mums Baltijā notiek pārāk daudz, nevis pārāk daudz, bet daudz šie pasaules reitingu turnīri, kuros var nopelnīt vienkārši punktus. Jo nav noslēpums, lai neapvainojas spēlētāji, bet mums ir ļoti labi organizēts turnīrs. Tiešām ļoti labi. Tur vēl varētu stāstīt, cik labi, jo Eiropā ir ļoti labi sastāvs. Bet līmenis mums ir tālu no Eiropas turnīriem. Jā, un lieta tāda, ka mēs tur spēlējām Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Opens, te vēl tur kaut kur vēl citur mazajos turnīros palasījām. Jā, tur diezgan likumsakrīgi bija. Labi, varbūt ne 1 un 2, jā, bet top 10 mums tur, vai top 6 mums tur bija jābūt, vienkārši tur nevarēja nebūt. Respektīvi, savācāt uz kvantitāti, nevis uz kvalitāti. Un tas pats ir, kāpēc arī tagad Valters Melders ļoti tuvu. Ir 2 turnīri, jau ir 2 turnīri Igaunijā, 2 Latvijā, 2 Lietuvā, vai pat Igaunijā bija vēl, es pat neatceros. Jā, un tāpēc es teicu, ka šī ir tā viņa iespēja. Turklāt viņš ir ļoti labs pamats ielicis. Tagad šogad viņš uzvarēja, ja nemaldos, 3 turnīrus, Igaunijā, Lietuvā un laikam ar Latvijā neatceros tagad. Bet, un tas ir, kāpēc arī mēs Darjus bijām tur, kur mēs bijām. Ir tās divas tās organizācijas. Pasaules darta federācija, par ko mēs tikko stāstījām, un tā tad ir profesionāla darta korporācija, PDC, kurā tu spēlē. Noliekam uz svaru kausiem, kas ir kas kotējas augstāk, kāpēc kotējas augstāk, ar ko. PDC viennozīmīgi ir augstāk. Nauda, popularitāte, līmenis, savs, ar ko tu gribi. Tur būs. Šobrīd vispār man šķiet, ka atšķirība ir ļoti liela. Kādreiz man nelikās, ka bija tāda atšķirība tik liela, tā atšķirības ar vienu un otru. Es gan vēl tad nebiju spēlējis PDC, bet kaut kā tā pēc sajūtām. Bet šobrīd ir ļoti liela atšķirība. Un tātad tas ar kārtu prestižākais, nopietnākais turnīrs, pasaules čempionāts Aleksandrs Pilī, sākās tūlīt, tev pirmā kārta ir brīva, un tad tagad tu briesti savām varbūt. Tu uzskati, ka tās varētu būt svarīgākās sacensības tev? Jebkurā gadījumā tās ir gada svarīgākās sacensības. Vai tās ir, ja mēs par konkrētu spēli runājam, es domāju, ka varbūt arī nē. Tad es varētu to Grand Prix vēl pielikt 4. finālu klāt, vai priekšā. Bet jebkurā gadījumā, jebkurš turnīrs, kurš tev būs priekšā, tev būs svarīgākais liksies. Tu nevari teikt, vakars nospēlēja svarīgāko spēli dzīvē. Tā kā tu teici, tu pats pareizi teici, tūdaļ sākās gada svarīgākās šauteņu mešanas sacensības. Jā, protams, tu 12 mēnešu audzēji muskuļus, lai tagad decembrī tu parādītu, cik labs vai arī slikts tu esi. Klausies, tu pats esi teicis, ka tur viens ir muskuls, tu esi stāstījis par to, kāda tev ir rūkta maizīte jāpēd, lai saprastu, cik svarīga ir psiholoģija. Jā, un te īstenībā pēdējā laikā es pat nezinu, laikam tas ir, varbūt pat tas ir labi, ka man tas ir prātā aizķēries, bet pavisam nesen man bija šis Eiropas čempionāts, kur spēlēju ar Maiklu Gervenu. Un es pārdzīvoju par 2 bultām joprojām.
Viena tā pēdējā? Nē, neviena, ne otra pēdējā, bet pirmajā legā 2 aizmestās bultas garām dubultdesmit. Jo, kāpēc es pārdzīvoju? Tāpēc, ka man vienkārši prātā iešāvās doma, ka viņš taču to 148 nenodzēsīs. Jā, ka tev būs vēl. Vienkārši es neizmetu ar maksimālu koncentrēšanos. Un par to tā. Es varbūt būtu vinējis to legu un zaudējis spēli 6-1 un rezultātu tas diži nemainīt, bet priekš sevis tas ir baigi svarīgi noturēt to no A līdz Z, to visu spēles garumā, to fokusu un to koncentrēšanos un to cīņas par. Un tās 2 bultas man ir tā bišķiņa vēl. Bet varbūt aizbraukšu uz Londonu un tieši viņas man palīdzēs. Izšķirošā brīdī. Vismaz aizdomāšos par to, ka visādi var būt. Bet tā bija tā dramatiska spēle, vai ne? Tu atceries pirmā legā, 2 bultas, visi atcerās to pēdējo dubulto 20, ko tu vajadzēja. Tur vēl bija arī tā, ka man bija, es uzreiz taisno braucu uz nākamajiem protūras posmiem Anglijā, un tur arī bija Grand Slam kvalifikācija, un man nebija īsti laika pārdzīvot. Man vienkārši bija jau svarīgi turnīri citu priekšā, un galā ne pirmais, ne pēdējais tāds zaudējums, un līdz ar to es jau nevarētu teikt, es esmu pieredzi, bet tas nav nekas jauns, nav tā kā pirmā reize, un tad nezinu, kur likties, ko darīt, un viss ir slikti, un tā nebija. Viss ir kārtībā un tikai uz priekšu. Bet nav tā, ka par šādiem zaudējumiem tu joprojām spēj būt priecīgs, ka ar pasaules otro numuru es baigi forši nospēlēju, baigi nocīnījos, viss man aplaudē. Neviens nepriecājās, neviens par to absolūti nepriecājās, un arī daudz, ja kāds, ne rezultāti, tad atkal, kāds saka, labi nospēlēt, tur labi savaredži, tur vidēji statistikas rādītāji un tā. Es jau zinu, ka es tā varu mest, tāpēc man tas tā nav. Jā. Bet skatīt, līdzekļus, draugi, jā, daudz atgādina par lietām, tieši par šo spēli. Pirmais nopietnais turnīrs, tu man pats palavoji, man šķita, ka ir cits bišķiņ vēlāk, bet 2013. gadā tu izcīnīji Somijas Open titulu. Tad tu saprati, pirmais nopietnais panākums, kad lūk, ka tu... Pirmais, laikam, pasaules reitinga turnīrs bija Riga Open kaut kādu nedēļu vai 2 iepriekš. Somijas. Jā, bet Somijas, tāpēc, ka tā ir, es jau teicu, nevar salīdzināt pasaules reitinga turnīrus Latvijā ar Somiju vai, vienalga daudz kur citur Eiropā, jā. Jo tur bija viss spicie, un tajā laikā es pat nezināju, ko es uzvarēju 4. finālā, bet principā tā laika Somijas zvaigzne izrādās, jā, vai vismaz topošo noteikti. Un arī beigās viss turnīri, jā, tas bija tāds grūdienis. Un otrs jau ir tas, ka, lai arī amatieru turnīrs, bet tur bija arī kontā ieripoja 4 ciparu skaitlis, kas, protams, arī ļāva pēc tam atspērties tālākiem turnīriem tai pašai sezonai, un nākamajai arī tā kā. Tas arī nebija mazsvarīgi. Jo tā, kad es gāju cauri tavai statistikai, tad tev 16. gadā bija video pasaules čempionāts, un tur tu uzvarēji tādu Gariju Robsonu, kurš 3 reizes ceturtdaļfinālā bija spēlējis. Tur... tāda lieta bija, jā. Kur tu pats uzskati par savu tādu līdzinājā karjerā tādu uzvaru vai panākumu, kas tev sildas ir? Noteikti ir vispār iegūt turkārdu, šo te PDC licenci. Jo tā ir gaļas mašīnai, kas tur iet cauri. Es laikam visvairāk baidos zaudēt to turkārdu, nevis tur kaut ko, jā, jo tas ir ļoti grūti. Šobrīd varbūt nedaudz ir vieglāk, tāpēc, ka, ja tu zaudēji, piemēram, tā kā Darījusam, viņš tagad zaudēja turkārdu, viņam nav jāsāk galīgi no pašas apakšas, tur ar visiem tiem 100 jācīnās. Viņam tur būs tikai final stage, tur kaut kāds, nezinu, cik tur ir 30 vai cik tur tie spēlētāji. Un jāiekļūst 12. laikam, atkarībā no spēlu dalībnieku skaita. Un tā ir tikai viena puse, vēl otra, tur tie 100 ir arī vēl Anglijā. Madara, es jau teicu, ka es gribēšu pajautāt. Darījus ilgi turējās tev priekšā, reitingos, sarakstos. Kur viņš pazaudēja to koncentrēšanos, uzmanību, kur viņš nokritās? Bet tu aizgāji garām. Es ilgi uzskatīju, ka viņš ir labāks par mani, un tā bija mana motivācija kļūt labāk par viņu, bet es šoreiz nedomāju, ka es esmu kļuvis diži labāks par viņu, drīzāk, kā tu saki, viņš ir nokrities. Un viens ir, manuprāt, viņš ir noguris no ceļošanas, jo mest ir forši, tev tur, nezinu, uzmanība, tur, nezinu, tas viss ir forši, ja? Bet tā ceļošana, laiks ārpus mājām, tā ir tā nepatīkamā daļa.
Un viņš ir nedaudz noguris no tā, es uzskatu. Otrs arī, es zinu, kāda ir attieksme gan par mani Latvijā, gan par viņu Lietuvā, bet viņš visu laiku zaudēja, un viņš nemeklēja risinājumus, kā iegūt nedaudz atkal to pārliecību. Lai arī uzvarām pret, stipri zemāk līmeņa spēlētājiem, ja tur Lietuvas reitingu turnīros. Bet uzvar ir uzvar. Bet, protams, tas tev atgriež nedaudz pārliecību, ka tu, kāds tas ir, tu nāc uz darbu, apmēram tu dari visu, tikai tev alga nemaksā, jā. Muļķīgi. Muļķīgi, jā. Līdz ar to tā arī viena no tām lietām, kas uzskata, ka viņam bišķiņi, viņam vajadzēja kaut kur ķert to uzvaras garšu. Agrāk mums bija, šogad aizpagājušajā gadā mums vēl bija iespēja startēt Ziemeļvalstu PDC līgā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Un vismaz tur mēs arī bijām vadošie spēlētāji, un arī tā, bet to mums nogrieza. Tur PDC izmainīja noteikums. Un līdz ar to arī tur mēs tās uzvaras garšu mēs dabūt nevaram. Un mums jau agrāk bija kā visas raidtiesības, televīzijas, PDC, piederēja, mēs nevarējām, es pat nedrīkstēju Latvijā tādā YouTube filmēties. Jā. Un tad pagājušajā gadā es šim PDC vadītājiem sarakstīju, teicu, ja mēs vairs nevaram spēlēt Zviedrijā, Skandināvijā, tad varbūt mēs varam kaut kur spēlēt šeit Baltijā, un tā viņš deva zaļo gaismu, ka es varu spēlēt Latvijā. Kā tev ir ar šo nogurumu par ceļošanu, un kā tev ir ar šo sajūtu? Ne to daudzo uzvaru, varbūt regulāro, teiksim tā. Ceļošana man arī nepatīk. Jā, īpaši tas kādā 4. dienā ieslēdzās, ka jau gribas jau uz mājām, lai gan varbūt vēl priekšā 2 dienas jāspēlē. Bet es ļoti ilgojos pēc ģimenes vienkārši visu laiku. Man citreiz jau aiztais durvis un jau gribas jau mājās. bet to mentāli nav viegli, ja tu visu laiku zaudē. Nav, protams. Un es šogad to dabūju izjust, jo līdz augustam man vēl bija ok, bet augusta beigas, septembris bija diezgan traģisks. Labi, ka es tur iepriekš biju ticis uz Eiropas tūrēm, kas tur bija Ungārija, Vācija, vēl kaut kur. Jā, bet principā, ja man tajā brīdī būtu jāspēlē kaut kādas kvalifikācijas, vēl būtu diezgan čābīgi, un arī viss Eiropas čempionāts nebūtu bijis. Tad es aizbraucu ar ģimeni atpūsties Tenerife oktobrī un domāju, ka vismaz tā galva būs gaišāka un tā, bet nekā diši gaišāk nebija, jo priekšā vēl jau es neesmu tas cilvēks, kas parasti arī skatās un šautriņas un pārdzīvo šautriņas, bet piemēram, lai es tagad būtu izsēdējis pasaules čempionu, piemēram, Eiropas čempionāta pusfinālu, Džeims Veits pret Gianu Van Vīnu, es tā laikam viesnīcīs, tad viņā nekad nebija bļaujas šautriņas skatoties. Tur, daudzīs spilveni gultu, vispār jau vienkārši, lai viss sakrīt tā, kā man vajag. Un tas pats notika arī tagad, kad es netiku uz Mineshead, bet citi cīnījās labi, un tie galvenie konkurenti arī, līdz pēc pēdējai naktī. Jā, nekas vēl nebija skaidrs, kur es būšu un kā es sāku šo čempionātu. Tagad tas nav patīkami zaudēt, un nav arī patīkami skatīties, kā tev konkurenti iet tev garām. Vai vismaz cenšas. Tu pieminēji ģimeni. Ģimene ir ienākusi tavā dzīvē jau laika posmā, kad tu jau esi sportists, teiksim, pirms 6 gadiem. Sieva Lita, 2 puikas mājās. Kā viņi, cik viņi tevi atbalsta, cik spēj, teiksim, vai tas ir tas atbalsts, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu aizbraukt un turpināt šo karjeru bez tām šausmīgajām pārdomām, mocībām un ņemšanās? Atbalsts, protams, ka man ir ne tikai no sievas un bērniem, bet arī mamma ar brāļiem, visu un teica. Viss atbalsts no ģimenes man ir, un tas viss ir forši. Bet kas man arī vēl ir labi, ka man neprasās līdzi. Jo es esmu reāli no spēlētājiem dzirdējis, kad paņem draudzenes līdzi un mums mājās jāklausās, tu tur visu laiku šautriņās, tu tur man vispār nepievērš uzmanību. Tāpēc daudz spēlētāji arī, es domāju, nemaz savus slēdīs neņem līdzi uz turnīriem. Svarīgi nodalīt tomēr to koncentrēšanos. Man tādā ziņā ir labi, ka man ģimene neraujās līdzi. Ja viņi gribēs kaut kur aizbraukt, nezinu, uz ārzemēm, es aizvedīšu tāpat atpūsties, bet
šautriņās man ir labi komanda. Tas ir faktors, kāpēc tu esi labāks sportists, tas ir faktors, kāpēc tu esi sliktāks sportists, vai tas vispār neietekmē? Kādam varbūt tieši, jo man turnīros līdzi ir draugi. Jā. Un turklāt draugi, kuri pat jau ļoti, man piemēram, Anglijā Egils tāds, un viņš zina, kad, viņš man tāds tā kā neoficiālais menedžers brīžiem turnīros, jo viņš zina, kad man jāatnes ūdeni, kad man brokas cikos es gribu, cikos man kas un kā, un turnīros, kad es kur būšu, tas ir tā baigā palīdzība tā. Tev ir savs raiders, ko tu pieprasīji, vai ko tu vēlies sagaidīt? Saraksts. Respektīvi, tas, ko tu vēlies turnīrā, nezinu, es gribētu viesnīcā, lai man pa logu ir okeāns vai tieši labāk garāžas. Es pat esmu vairāk kritis uz dzīvokļiem. Un pat, ja piemēram, Londonā es arī palikšu pie draugu dzīvoklī. Un pie Egilas paliek pie Jāņa tur Anglijā. Un arī Vācijā man ir draugi, kur es... Un, ja nevar dzīvot, tad es paņemu un noierēju Airbnb, kas arī dzīvo. Jo tā kaut kā tu nejūties ārpus. Tu tā bišķi tuvāk. Tu vari pats sev pagatavot. Tieši tā arī tas, jā. Un tu jūties tā nedaudz tāds brīvāks. Jo viesnīca 18 kvadrātmetros, ja vēl kaut kāda Eiropas tūra, kur tu piekdienā izstājies un tev vēl līdz svētdienai jāgaida lidmašīna, tur var sajūgt prātā. Klau, mēs te bišķi nocām no tām sportiskās puses. Es spēlēju praktiski laikam ar visiem dūžiem, kas ir pasaulē. Nosauc, kurš tavuprāt ir, ar kuru bijis, nezinu, visgrūtāk, psiholoģiski visgrūtāk, kurš ir tas jaudīgākais? Visgrūtākais bijis. Mēs vienreiz esam spēlējuši, bet tas ir aiz vienu iemeslu, tāpēc, ka tad, kad es spēlēju vēl tajā Pasaules darba federācijas turnīros, es biju viņa mīļākais spēlētājs. Un es ienācu PDC. Un kaut tajā pašā gadā mēs ar spēlējām, un tas bija tāds baigi psiholoģiski grūti. Tas man pirmais ienāk prātā, bet visādi citādi es īsti tā baidītos, kāda man nav. Visi ir spēlējami, visi ir apspēlējami, ne? Jā, absolūti, jā. Ok, labi, tad es patiešo pajautāšu, piedodiet pārtrauc, cik reāls ir solis, lai tu aizbraucot uz Londonu, vinnē 6 mačus, un tad mēs runājam par cik lielu fantastiku, cik daudziem jāsakrīt. Lai pēc mēneša te sēdētu, varbūt, pasaules čempions. Es mēģinu tikai saprast, kas ir dārts šobrīd pasaulē un kādi ir tie spēki. Nē, es domāju, ka šobrīd būtu laikam jocīgi, ja es teiktu, ka tas nav iespējams vai tā, jā, jo, labi, es negribu tagad ar skaļiem saukļiem tur tagad nākt, bet, ir jāiet un jācīnās. Neviens tur nebrauc ar mēķi uzvarēt vienu spēli vai tikai labi nospēlēt. Protams, man tāds pašmērķis ir, es gribu atbraukt mājās apmierināts, jā, ar parādīto sniegumu. Bet par kaut kādām vietām runāt, tas būtu tā. Es tā negribētu īsti. Es vienkārši fantazēju par iespējamo scenāriju. 6 spēles, 6 uzvaras. Madars Zvaigznes. Es tev pastāstīju. Maikls Smits un Maikls Van Gervens ir 2 pirmie šobrīd rangā pasaules. Tur mēs Madaram paprasīsim, Luks Humphrijs ir drusku jaunāks par jums visiem 3. Tas ir nākamais. Un tad, kā tu pats dzirdēji, tur Gervenam šobrīd 2. ranga un pēdējo 10 gadu iespējams labākajam. Maikls Smits ir priekšā. Tā viena šautriņa. Cik tur bija? Centimetrs nebija, tur bija milimetri. Es domāju, ka absolūts favorīts šobrīd ir Luks Humphrijs. Tur var skaitīt, kas bija pirms 5 vai 10 gadiem. Bet šobrīd viņš jau ir 3 majors pēc kārtas paņēmis. Un tas, kā viņš jūtās un tas, kā viņš uzvedās, tas ir... Izstāst, kā viņš jūtās. Ne, bet kā viņš Nevis pašpārliecināts, bet pārliecināts. Un Gervens nav? Vai Gervens? Viņš pēdējā laikā vairāk mutu runā nekā dara pie mērķa, bet Maikls Van Gervens, viņš ir ļoti profesionāls. Viņš ir vispār, es nezinu, kāds daudziem ir tāds iespējas, ka viņš tur tāds leicīgs un tāds, bet viņš ir ļoti profesionāls, tāpēc, ka uz skatuves viņš izdarīs visu, lai uzvarētu. Un noiet nesen šos vārdus pateica par Gervinu Praisu, un īstenībā viņš arī pilnīgi copy-paste, jā. Noiet no skatuves, viņš būs vislabākais cilvēks vispār, ko tu dzīvē varbūt esi saticis, jā. Tā kā viņš ir ļoti profesionāls, viņš zinās, ar to viņš zinās, kā tevi apspēlēt un kā pēc tam cilvēcīgi ar tevi komunicēt. Madar, tu esi pats teicis, ka reizēm pretinieki mēdz notēlot satraukumu, kas tev bija jāiemācās. Viņš tā ļauj novērt tevi no ceļa.
Pareizi, viņš tur... Nu, man pašam ir licies tā, nevar noliegt, es spēlēju. Man ir satraukums, tas ir diezgan laikam cilvēcīgi tikai. Bet jo vairāk es satraucos, jo vairāk ar pretinieku sāk satraukties. Man kaut kā tāda lipīga slimība. Un ir vēl arī tur pārspēlēji Anglijā, kas arī var nolasīt, ka viņš satrauc. Un pat ja tu aizies to spēli tāds mierīgs, tev piezogās arī uzreiz. Tā es nezinu tāda. Kas tā pa slimība, bet kaut kas tāds ir, jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Mandrāža ir laba vai slikta lieta vispār? Līdz kaut kādai robežai? Rains Džojs saka laba. Tāda, kaut kādai robežai, jā, ka biškiņu vajag. Tā, ja tev ir pilnīgi vienalga, tas jau vairs nav normāli, kad nav vispār. Protams, Nē, kad netrīc un ka tev viss ir vienalga, tas arī nav labi. Kopumā vispār mēs tagad runājam par 96, par turkārdu, par to, cik grūti kādai gaļas mašīnai aiziet cauri. Cik liela ir tā gaļas mašīna? Kas vispār ir šobrīd profesionālais darts pasaulē? Par cik lielu tādu loku mēs runājam? Cilvēki, kas tur mēģina nokļūt, tie ir 100,000, par cik apmēram valstu loks. Bišķiņi ieskicē to. Beņģi nokļūt tur apmēram nedaudz zem 1000, bet cik daudz gribētu tur nokļūt, tā jau cits jautājums. 1000 ir tie, kas reāli jau mēģina. Bet, 1000 ir, bišķiņi mazāk, 800-900 ir tie, kas var 1000 naudiņas noskaitīt šodien un aizbraukt uz dažām dienām, jā, tur paspamētāt šaudiņas. Tie ir tie, jā. Tur daļa gan ir tāda, kas zina, ka neko nevinnēs, bet, ja tu tur esi spēlējis, tu uzreiz vari spēlēt tajā challenge tur attīstības kādā turē, un tev tādas iespējas vēl pavarās. Vai arī, piemēram, ja tu spēlēji Ziemeļvalsts šī PDC turē, tad tev uzreiz ar tur ir bezmaksas Eiropas tūras kvalifikācijas turnīru, un tu jau esi finansiāli arī ieguvējis. Katram ir savs tur tas mērķis. Cik daudz ir tādu, kas reāli brauc ar mēģi tūlīt vinnēt to turkārdu un spēlēt PDC, es nezinu. Mēs tagad runājam par pasaules čempionātu, jo 500 000 mārciņu balvfonds. Par kādiem vispār mēs runājam? 500 000 uzvarētājiem. 500 000 uzvarētājiem. Kādi vispār ir tie balvfondi citos turnīros? Mēs zinām, viens lielais svarīgais, labi, 2,5, tas ir daudz. Skatāmies, kas notiek apkārt. Mēs zinām, cik padars 2 gados. Labi, zinām, jā. Cik var dabūt 5., cik var dabūt 7. Protams, es tagad apmēram. Pirmais ienāca prātā bija tas, ka spēlētāji runā, ka mums dod par mazu vēl. Nē, runa iet par Eiropas tūrēm, kur vienmēr arēnas ir tur tie 1000 aizpildu visas tās arēnas. Mēs zinām, cik maksā biļetes. Protams, ka mēs nezinām, cik daudz ir organizatoriski izdevumi un tā, bet ap šo laiku mums arī ir turnīra titulu sponsori un mazie sponsori un tā. Tāpēc spēlētāji īpaši laikam aizpagājuši, ka tur cepās pie to Eiropas. Mums jau pēc tam arī, šogad mums pacēla balvfondus arī tur. Tā kā tas ir viens, bet cik var, ja tu 20 minūtes pamētās šautriņus un tev 1000 ieskaita, laikam nav slikti. Tā. Nav. Mēs esam gatavi iet uz to B-līgu mēģināt. Nē, B-līgā Latvijā nav līdz tā, es sapratu, katrā ziņā šogad bija pieaugums un baumo, ka būs pieaugums arī nākamgad. Bet tu pats maksā visu savu biļetes, visu dzīvošanas, visu? Vai jums nosedz lielāks? Lielam sponsoru visu to nosedz. Okay. Tātad tas, ko tu nopelni, tas vairāk vai mazāk ir tava privātā nauda paliek, ja? Jā, vairāk vai mazāk, jā. Un tu cel māju. Piemēram, cits ceļ. Jā. Prioritāte šobrīd ir noteikti māja. Es šogad sāku. Tagad jumts liekas. Jo tagad bija tā pauzīta līdz Alī-Palī, un tad tev tur jau jāmet, nedomājot par māju. Nē, tā māja vairāk man tīri psiholoģiski tā varbūt patraucēja šogad. Ne jau tā, ka es tur no rīta līdz vakaram gāju un tur blokus cilāju vai nezinu ko. Bet tāpēc tu aizbrauc uz turnīru un tev tur zvans. Materiāli ir, nav kaut kas tur vajag, kaut ko nevajag. Teica, ka vakar, bet kaut kas nebūs tikai rīt. Nē, nebūs rīt. Vēl nezinām, kad nākamnedēļ. Apmēram. Bet vēl par balvfondiem. Mums bija pirms Covid, mums bija laikam 17 miljoni balvfondos sezonā. Tev 100 punkti ir pierakstīts, cik šobrīd. Tev?
Nav? Nē, es tomēr tik pamatīju. Jā, bet bija. Zinām, cik ir tev? Es atceros, ka mums bija 158, 250. Jā, mums bija tā kā Dublinā mums bija mītings, tikšanās ar Barry Hernu, un viņš teica, ka būs vismaz 20. Jā. Bet uznāca Covid, un tad tas tā kā uz augšu nepacēlās, bet uz leju arī nenokrīt. Un tagad ir pacēlts, bet, ja godīgi, es neesmu lietas kursā par cik. Es tik zinu, ka nākamgad vēl, un nākamgad iespējams, kad būs tā, ka tev jau par dalību protūrē jau kaut kādi 500 naudiņas jau būs. Jo nav noslēpums, ka ne visiem ir labi sponsori, ne visiem citiem. Un ar nākamgad, kas mums ir izmaiņa, mēs spēlēsim darbdienās. Un arī tas tīri dēļ televīzijas, cik informācija līdz manīm atnākusi. Jo brīvdienās ir viss kaut kas, futbols. Jākonkurē ar visiem pēc kārtas. Jā, un darbdienās tad, respektīvi, PDC skatīsies, kāda tur būs tā auditorija uzreiz un tā. Un kur tā atskaņa ir tas, ka ir jau vairāk spēlētāji pateikuši, kas apdomā reāli vispār iet prom no PDC, tāpēc, ka viņiem tomēr primāri ir darbs. Mājās, jo ceļošana tās ir 2 dienas turpat pakaļ, plus vēl spēlēt tur tās 3 dienas, jā, tā ir principā 5 dienas tev vienkārši aiziet. Es par to esmu sajūsmā, man ir šautriņas ir pilna laika, darbs varētu teikt tā, un brīvdienas man būs ģimenei, vispār perfekti priekš manis. Un vēl mazāk konkurenti paliek, varbūt, un vieglāk saglabāt. Es nedomāju, mazāk uztraukties. Mazāk konkurenti noteikti nebūs, bet varbūt iesākumā, ja kāds aiziet no esošajiem, tad reitingos tur atkal varbūt kaut kas varētu tā bišķi. Bet tie vadošie jau tāpat prom neies. Ja tu spēj pelnīt 100 pakas gadā, piemēram, tad kāpēc tev uztraukties par to, kas notiek tavā garāžā kaut kur Beļģijā vai Nīderlandē? Pa biznesu runājot. Par tavām garāžām. Tu jau pieminēji, Jānis jau pieminēja tos kreklus, tu pats pieminēji, ka tas tomēr ir kaut kāda savs centrs klāt. Tu esi laikam viens no retajiem vispār Latvijas sportā, varētu teikt tā, kas kaut kādas brandotas lietas piedāvā cilvēkiem. Kāpēc, no kurienes tā doma un kā ar šito vispār sokās, zinot, ka Latvieši ir tādi kūtri? Pašam pat nebija nekas jāizdomā, vienkārši pēc katra turnīra tev nāk. Man pat bija tā, ka man pusgadus priekš jau nobukoja jau kreklus, šautriņas turnīru lietotās. Jo man te Latvijā prasa, Madara, nevaram uzdāvināt lietotās šautriņas. Es tev varu uzdāvināt, man viņām dod Vācijā 100 eiro. Kāpēc? Tādam labam draugam, protams, uzdāvināšu, bet es varu drīzāk jauns uzdāvināt. Tā nav tik liela tā vērtība. Ja. Vai arī, piemēram, reāli es pieredzes kādreiz savus parakstītas fotogrāfijas sūtīt uz Vāciju, Nīderlandi, un man Darījus vienā dienā saka apsēst, ko eBayā par 20 eiro tavu parakstīto kartiņu. Tad es sāku arī tai lietai, es neparakstu tikai kartiņas, bet parakstu speciāli kādam adresētu. Un tad tu redzi, vai viņam vajag priekš savus šīs te istabas speciālās vai vienkārši kaut kur tirgoties. Šautriņas, tad tur skaidrs, ka procentu atlēts un tā, un plus vēl, ja pats kaut ko pārdod, bet tā ir tā daļa no šautriņām. Tu droši vien, ka neesi vienīgais turē, kas tā darbojas. Ar ko atšķirās šautriņas no profesionālās, no tām? Ingmārs tagad jau grib ies uz to B līgu. Es iedošu viņam telefonu, tur jāuzraksta. Es gribu dabūt tavas šautriņas, ar ko viņas atšķirās no tā, kuras es ieeju Decathlonā paņemšu tur. Viņas ir ražotas speciāli manai rokai, ja tā var teikt. Ar ko es cīnos, tas ir ar adatām, tāpēc, ka es nevaru atrast... Es esmu atradzis garumu adatām, bet es nevaru atrast īsti. Es esmu mēģinājis visādi ražotāji, visu kaut ko es esmu izmēģinājis, bet man neiet kaut kas kopā. Garijs Andersons man iedēvā savus adats, bet viņš ir garāks un sāka izmet. Par 3 mm. Tas nozīmē, ka jā, tieši tā. Nē, es tev pateikšu par 4 mm. Jā, bet tas nozīmē, ka viņi ātrāk iedurās mērķi un tas uzreiz viss ir, jā. Tā kā... Tā ir tā lieta, bet pats šautriņā... Ingmār, tev dar tās īsākās, es domāju. Bet, arī, nākamgad es eju prom no Unicorn, es neteikšu vēl, kur es eju un ko es... Vismaz šobrīd tā, viss iet uz to, ka es eju projām un tā kā būs atkal jauns šautriņas, jauna produkcija. Un, būs daudz pārmaiņas nākamgad priekš manis. Par biznesu runājot, bišķiņa smagāka tēma. Es redzēju vienkārši tavu ierakstu arī Twitterī par šo tēmu. Zinām, Olimpiskās spēles ir viens liels bizness. Arī tā varētu teikt, ņemot vērā pagājušās nedēļas nogales lēmumus, laikam
Šobrīd ir drīzāk es priecīgs nekā bēdīgs par to, ka šauteņu mešana nav tomēr kļuvusi par olimpisko sporta veidu, lai cik tas būtu cilāts un darīts un ap to runāts jau diezgan ilgi. Pirmkārt, laikam jāsaka, pat ja šauteņš būtu olimpiskās spēlēs, tas visticamāk būtu zem Pasaules darba federācijas, kā saka, tas viss gultos, jo līdzīgi kā boksā profesionālais un amatierā. Jo es nezinu, kā ir tagad, bet tajā laikā, kad es tur vēl spēlēju, tad mēs katrā sacensībās kaut kāds ērīts vai kas tur gāja jau tieši virzībā uz olimpiskām spēlēm. Un nezinu, cik tur tālu ir tikts vai kā. Es jau sievai klusi teicu, varbūt braucam uz Losandželos. Jā, bet jā, par olimpiādu, es saprotu sportistu savā ziņā, jo tiešām daudz ir visādas enerģija un viss ir ieguldīts. Un paldies Dievam, tiešām, kad sakam, ka man nav tāda lēmums, jo es tiešām tas, kas notiek, tas ir baigi traki un nekādā gadījumā neatbalstu to, kas notiek. Un ja man būtu teikt jāizvēlas, tad mums jau arī PDC bija no Krievijas sportists. Vienīgais viņa draugs, kas tur bija, tas arī palika grieķis. Ja, un šobrīd viņām divi ir ārā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Bet kāda vispār nostāja mums PDC ir attiecībā uz kāru grūti saprast, tāpēc, ka tagad bija kvalifikācija uz pasaules čempionātu, par reģioniem tur. Jā, un cik es sapratu, tad, lai arī zem tā neitrālā karoga viņš tur piedalījās. Trakākais varbūt nav tas, ka viņš tur piedalījās, bet es reāli zinu, kā viņš tam pašam grieķim tur visu stāstīja. Un pēc tam Darjus ir ļoti liels vēsturnieks mums. Jā, ja man patīk Latvijas vēsture, tad viņam patīk visu pasaules vēsturi. Viņš tur gāja, viņiem tur cīnīties līdz atmet ar roku, tur vienkārši skriet ar galvu sienā. Visi viena liela Krievija viņa acīs, jā? Apmēram, jā. Bet, Madara, tev nav no malas, tikai domājot par tām iespējām, ka atkal tiek runāts par to, ko darīs vai nedarīs Krievijas, Baltkrievijas sportisti. Ko tam Ukrainas sportistam darīt? Kam es nezinu? Māsu, brāli, treniņu biedru nošāva treneri. Kā viņam iet tai vienā arēnā? Es zinu, es sekoju, un es kā vakardien atceros to dienu, kad vispār tas viss sākās. Es kā reiz lidoju uz Vāciju, uz Rīzu, uz Eiropas tūru. Man draugi lidoja Slovākijas Open, un mēs lidostā vienkārši atveram. Neatceru, vai tik tie paši Delfi nebija, kur vienkārši izlasījām. Es sievai es arī Twitterī, man liekas, ieliku, ka es nezinu, ko darīt, braukt mājās vai jo, cik tad tālu Ukraina ir. Un tajā pašā dienā es saņēmu ziņas no Zviedriem, kuriem ir, man ir ļoti daudz draugu apkārt. Es esmu, 30 valstīs bijis, varbūt, šo visu ceļošanu. Un saņēmu ziņu no Zviedrijas, jo viņiem draugi tur Rumānijā, kaut kur jau tur, arī jau uzņem Ukraiņus, un lai tur nevar kaut kā palīdzēt ar galiem, un tā, es ļoti labi to atceros, un tas bija traki, jā. Te domājies, nezinu, vai tev tā Latvijas vēsture, Darjusam vispasaules vēsture, tavs Hērns, jeb PDC vadītājs ir vecais Hērns, un viņam dēls ir Edijs Hērns. Šobrīd jau principā Edijs ir mūsu vadītājs. Jau ir. Tāpēc, ka Varijam bija ļoti spēcīgas veselības problēmas, un viss saprot. Un arī gadi jau nav vairs. Jā, tieši tā. Un Edija Hērna otra vizītkarte ir boks. Pirmā vizītkarte ir boks. Šautriņš, snukers, tas jau tur tālāk jau iet. Jā, bet sākās viss ar veciem Hērnam. Šautriņš bija ļoti nopietns. Bet es kā reiz par boksu. Un varbūt, ka tur viens otru nepagriežās un tās šautriņas. Bet es nestādos nopietni. Madara, es nestādos priekšā. Es pieeju, ka tās šautriņas abi divi Krievs un Ukraiņas metīs. Bet tagad viņus sūtīs boksa ringā. Jā, es zinu. Kā tagad? Tu esi slepkava. Mums jau avīzēs, mēdījos agresoru valsts, tas gan visai pieklājīgi izsaucās. Mēs ar Ingmaru arī nerādīsim kā reizi pusprofesionāls sportists, kas bez kājām mēģina vingrot un tā tālāk. Un tagad jūs salai un jūs laižat viņus, jūs gribat laist vienā ringā?
Nē, man vēl īstenībā interesants stāsts ir par, pareizi teica, Barijs vairāk uz šautrām un Edijs uz boksu. Ja godīgi, es esmu vienreiz redzējis Aleksandru Palasu, viņš bija ieklīdis. Tā ir dienā, kad es spēlēju. Bet tā Barija Hērna gan man ir sanācis pat... Papļāpāt. Pie dzēriena galda, kā saka. Pie ūdens glāzes. Jā, tā. Un mums tā interesanti sanāca, kas es viņam, kaut kādu tā sarunu neatceros. Sākās, es runāju par naudu katrā ziņā, un es viņam teicu, visu pasaules naudu, jo tu nenopelnīsi. Viņš teica, nopelnīs gan. Laikam tādēļ arī viņš ir tur multimiljonārs vai miljardieris, kas, un kā viņš te mums šautrņās var dalīt pa labi, pa kreisi tur miljonus. Jā, galvenais, lai nesāk pārdot pilnīgi visu par to naudu. Bet mēs šiem principiem, par ko mēs runājam. Mēs jau esam preces, tāpēc es teicu, ka raidtiesības pieder PDC uz mani. Es teicu, ka jūs esat aktieri. Mākslinieki. Mākslinieki, jā. Es palikšu atpakaļ atkal pie šauteņu mešanas. Man tīri interese. Pirms tās B līgas vienkārši treniņi. Velk, vai ne? Latvijas čempionāts februārī. Par treniņiem. Kā izstāsta tavu treniņu? Tā ir tīri kāda precizitāte. Kas ir jātrenē, lai tu būtu formā uz pasaules čempionātu? Tie ir fiziskie. Mēs esam redzējuši televīzijas ekrānos, nav tie džeki visi baigi Apoloni, tie, kas tur arī pa augšu met. Kas ir arī spēcīgas miesas būs spēlētāji? Es jau esmu stāstījis, ka man bija diezgan grūti pāriet pēc handbola šauteņa. Tāpēc, ka es biju pieredzējis, ka es tiešām katru vakaru braucu uz Dobeli trenēties handbolā, fiziski treniņi. Un principā cauri visu gadu, kad ir sezona, kad ir arī vasarā, tur varbūt bišķi brīvāks, bet jā. Un vienā brīdī man tas viss beidzās. Man vienkārši bija jābeidz spēlēt, tāpēc, ka uz treniņiem es braucu, bet uz spēlēm es netiku. Jo pa brīvdienām es jau biju kaut kur Vācijā, vēl nezinu kur. Un tad tā fiziskā slodze, un te jau Pasaules darba federācijas turnīros, tur jau turnīrs sāks no rīta un var beigties arī vēlā vakarā, tur bezmaz vai naktī, jo ir jau, piemēram, Dutch Opens ar 3000 dalībniekiem vai pat vēl vairāk. Un tā 2-3 dienas no vietas, tur ir ko turēt uz kājām, jā. PDC jau nedaudz vienkāršāk. Tur tās ir ceļš šobrīd, kad man tur vairāk par tām 2-3 spēlēm bieži nesanāk. Ja, un tad tā slodze nav tik traka. Bet bija traki, bija pāriet īstenībā, jā, kad varēja just, ka tas handbola tie treniņi kaut kur pietrūka. Bet ko tu dari? Ko tu, nezinu, tagad es stundu trenēšos? Fiziski es šobrīd neko. Vasarā es varu aiziet tur pa mežu braucienos, paskriet, ja tur Bet tas ir labsajūtē pārsvarā, nevis tāpēc, lai tu varētu tur nostāvēt. Laikam, zini, kāpēc? Laikam arī tādēļ, ka pārāk daudz brīvā laika. Jo es jau pirms šīs intervijas teicu, ja parasti cenšos savu to treniņu pielāgot apmēram tādā sacensību režīmā, sāku 15 pār 10, tad tur vienos kaut ko var akulu uzmest, un tad tur vakarā kaut ko vēl. Ja, tad tagad man ir tā, ka bērnu dārziņās jau darbā 8:30, ko lai dara. Un ņem rokā vienkārši šauteņus, jo nav ko darīt. Jā, ir, protams, vēl tur šādas tādas lietas radušās, kur to laiku veltīt, bet pa lielam tā laika ir par daudz. Un tieši tādēļ arī varbūt vasarā gribas paņemt tās kēdes un aizskriet. Kaut kur kārtējā ziņkāra, mēs šai sportveidā man ir pārsvarā tikai ziņkāra, nevis zināšanas. Tāpēc, teiksim, basketbolā mērās, cik tur var sodiņas pēc kārtas iemestas, treniņos svarīgi iemest tur pēc kārtas, nezinu. Kas mērās, cik tur var uzspiest no krūtīm vai ar pietupienā? Kas ir tas, ko šauteņu mešanā, nezinu, par ko tu sarauc uzvaras, ka tev nav sanācis, nezinu, 10 reizes pēc kārtas iemest? Tikai ja nav sanācis uzvarēt. Tāpēc, bet treniņā? Treniņā? Iemest 20 reizes pēc kārtas, 3x20. Nē, piemēram, šis ir tās, kad mājās tu spēlē tur to spēli, vai ne, un tu iemet 180, to maksimumu otru. Man draugs saka, vai met trešo, zin kā. Man jau gribās to perfekto lēgu, lai ir tāds simbolisks, bet tomēr, jā. Tas ir tas, ka cik pēc kārtas var samiest tos 180 varbūt, bet nekad jau īsti neesmu tur jau tā lieta, jo gribas jau to... Prāts, zemapziņa nostrādā uz to, ka noslēgt vienkārši cikli. Jā, bet ko mēs es nezinu, spēlētājiem galvenais tiešām ir vai tu uzvar, vai tu zaudē, jo es zinu, ka skatītājiem un visiem citiem patīk tur skaitīt visādas statistikas un ko, bet
Bet mēs jau vairāk spēlētājiem jau runājuši, ka mēs labāk uzvaram tur ar kaut kādu švaku spēli, nekā zaudējam ar labu spēli. Klausies, tas, ko es tiešām vienmēr brīnos, tajā trīskāršajā 20-niekā, lai tur tās 3 saietu, tajā tu tur mērķēji kaut kur to pirmo tu met? Nē, protams, ka mērķē. Pa vidu, kur maliņā? Nē, es cenšos tā kā nedaudz virs tā trīskāršā. Jo es zinu, ka man tā bulta rauj uz leju. Tad, jā. Bet pa vidu vai malā, lai tām divām ir vieta? Nē, pa vidu, protams. Pa vidu. Jā. Tur pa vidu un tad viena pa kreisi, viena pa labi? Nē, tas nav pa labi, tu vienkārši met viņai pakaļ. Met pakaļ, jā. Tur patās. Ja tu esi strāpījis tur, kur tu gribi. Tā ir tīri tāda rokas muskuļu atmiņa. Tad nav, nevis tu tur pat arī met, kur aizies tur. Protams, kādā bultiņa iedurusies tur taisni vai šitā vai šitā, ja viņi tur turās kā... Tad tu ievēlas bišķi pusē elpu tā, Jūs vēl esat pajautājuši par manu maģisko 3x19, jā, un šis arī, kāpēc es teicu, kā man bultiņa iedurās, es saku, es tās sadāts vēl meklēju, es jau pagājuši gadu pirms pasaules čempionāta viņām tur taustījos, beigās kaut ko atradu, bet šogad neko jaunu atracis neesmu, metīšu to pašu. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Bet jā, un bieži vien tā bulta neturās tik spēcīgi, man jāmaina vienkārši sektors. Tu mums izņēmi saldo ēdienu ārā, saldo jautājumu. Kāpēc tev labāk patīk mest 3x19? Kas ir tavs maģiskais? Es nesaku, ka man tur... Nē, tāpēc, Tu esi pateicis, ka tu jūties pār... jā. Tad ļauj man pateikt, ko es esmu lasījis. Ka tad, kad tev neaiziet, tad, kad tu sajūti, ka tev neiet 3x20, tev ir B variants momentā, tad, kad tu pieņem, tu labāk... Tad tajā 3x19. Jā, tu esi pareizi izlasījis. Kāds ir pareizi uzrakstījis? Kāds ir pareizi uzrakstījis? Kas tur? Kāpēc? Nē, tāpēc, ka pēc 20 nāk 19. Jā. Kas man, piemēram, ļoti patīk dubult 18, bet man ļoti nepatīk 3x18. Bet tas ir jākal tāda psiholoģiskā spēle ar galvu. Vienkārši tu nav pārliecības uz to. Un tikai tādēļ. Un uz to 3x19 atkal tā pārliecība ir. Un tāpēc es tur varu iet jebkurā dienas laikā. Adats, tu neesi atradis īstās. Ko tu vēl neesi atradis īstās? Sākumā tu gribēji atrast to pro kārdu dabūji. Tad tu gribēji tur top 40 atradi. Tagad tu esi 32. atradis. Kas ir tas, ko tu meklē? Nākamais lielais, ko tu gribi atrast šajā sportā? Būtu top 31. Nē, nopietni, tāpēc, ka tas top 32, tas ir tāds vēl, tev jāspēlē labi vai pat ļoti labi, lai tur dabūtu, bet lai top 31 tiktu, tev ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti jau labi. Jo tā atšķirība ir diezgan liela tur tomēr. Tas nozīmē, ka ir jāsāk pelnīt vairāk, tas nozīmē, ka jāsāk uzvarēt vairāk. Es domāju, ka mēs varam... Šodien šo sarunu beigt vienkārši novēlot, lai Madaram ir jauno gadu izdodas sagaidīt. Jaunais gads, lai tiek tam pāri. Jā, un vēl viens ir Ali Palī, bet varbūt tāds mazais uzdevums Londonā ir arī, es gribu uz martā uz UK Open vēl būt top 32 spēlētājs pasaulē, jo tur uzreiz tu arī vairs nesāc turnīru ar 4. kārtu, bet jau ar 5. Respektīvi, tur, kur jau iesaistās, jau atkal jau... Tā, ka tu tiksi savai B-līgai cauri, jā? Jā, tas ir tāds FA Cup of Darts. Un cik tā tad, UK Open, tur tad ar pie tā Dutch Open. Tur ir dalībnieki ir vairāk, 156, manuprāt, jo tur nāk vēl Development Tour spēlētāji, Challenge Tour spēlētāji. Bet man tas ir viens no mīļākajiem turnīriem, jo tur katrā kārtā izlozē pretinieki. Tur nav tā, ka izsēdais pirmais vai 32. spēlēs. Tur tikpat labi Michael Smith vai Luku Humphreys. Tā, tikpat labi 5. kārta turnīri var sākt MEG ar Michael Smith. Jā, tur pilnīgi viss ir iespējams. Tāds FA Cup of Darts, kā Anglijā futbols tām šauteņās. Un tur jau tiešām tikai labākais uzvarēs. Tur nevar teikt, kas tur rēķina, es ar to un to pusfinālā vai vēl nezinu, kur tā kā tā. Tad novēlam tev, lai tev Londonā ir tāds starts, kas tev ļauj forši nostartēt martā ar pārliecību aizbraukt.
Tad, Un pēc tam skatāmies, kas tālāk. Nākamais solis 31. Forši man ka atbrauci no Saldus, lai čempionātā viss, tā teikt, lido tur, kur tam visam ir jālido. Man liekas, forši parunājāmies. Man prieks, ka jūs arī bijāt klāt. Jā, telefonu noskaidrosim. Forši, ka klausījāties un tiksimies. Kā parasti atkal pēc nedēļas. Vislabāk! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.